Labdien, vai šoreiz jāsaka labrīt, šoreiz mēs sākam nedaudz ātrāk, un līdz ar to mums šodien viesos ir Agnese Gaile, vecākais eksperts sociālās politikas plānošanas attīstības departamentā no Labklājības ministrijas. Bet, kāpēc mēs esam uzaicinājuši Agnesi? Tāpēc, kad pavisam nesen ir izsludināts konkurss vienā no Eiropas Savienības programmām Progress, kur Agnese skaitās tāda kā kontaktpersona Latvijā. Un pats galvenais vienkārši šajā gadījumā Progress mēs uzaicinājām viņu arī tāpēc, ka, cik es zinu, ka līdz šim Latvija tātad nav pietiekuši aktīvi piedalīsies šajos konkursos un vispār nav pat piedalīsies vispār. Un kā vienmēr Kristiāns, kurš šodien ir diezgan tāds snaudošs un guļošs, arī tad piedalīsies mūsu diskusijās. Kristiāns. Tad nosaukums projektam ir veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Ko mēs ar to saprotam un kādus projektus tad mēs tur varam piecēt? Kāds ir mērķis projektam? Varbūt es sākšu ar tādu mazu ievadu, ko tad nozīmē progress. Tā ir kopienu programma nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai, solidaritātes programma, kurā ir 5 apakšdaļas vai sadaļas, 5 sadaļas, un viena no tām ir dzimuma līdztiesība. Un tad šobrīd ir izsludināts konkurss, atklātais projekta konkurss šai te sadaļā, ar mērķi un ar galvenais, teiksim, aktivitātes ir, lai veicinātu dzimumu līdztiesību ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesos, un šis te konkurss ir pieejams vai iespējams piedalīties šajā konkursā. Projekts iesniegt ir nevalstiskām organizācijām, pētnieciskajiem institūcijām, akadēmiķiem, sociālajiem partneriem un tam līdzīgi. Vēlreiz, tad sāksim pirmo. Dzimuma līdztiesība ir kas? Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iespējas un tiesības. Sapratu. Nē, bet tas nozīmē to, ka mēs ar to gribam... Tas nozīmē, ka šī te programma, vispār progress, ir kā atbalsts vai iespēja Eiropas Savienības dalību valstīm darīt visādas labas lietas, lai sasniegtu vai īstenot tos pasākumus, kas ir saistoši Eiropas Savienības dalību valstīm, piemēram, nodarbinātības jomā, darba apstākļu nodrošināšanā un uzlabošanā, sociālās iekļaušanas jomā, dzimuma līdztiesības jomā un antidiskriminācijas jomā. Respektīvi, tas nozīmē, ka dalību valstīm ir iespēja šajā programmā ar šīs programmas atbalstu veikt visas tās lietas vai tās atbildības, kas ir saistīts, piemēram, ar likumdošanas uzlabošanu vai likumdošanas ieviešanu, kas, piemēram, ko nosaka dažādas regulas vai direktīvas, kas ir saistošas dalību valstīm, vai tie ir arī ietekmes novērtējumi, un tādā veidā mēs saprotam, ko mums, kas konkrētai dalību valstī, piemēram, konkrēti Latvijā, ir nepieciešams uzlabot, mainīt, savādāk darīt dažādās jomās un veikt pētījumus un ar statistikas datiem strādāt un dažādas informēšanas aktivitātes. Es vēl par to kopējā laukumu. Tad Uldis, ja nemaldos, pārklausījos sākumā, ka mēs neesam līdz šim aktīvi piedalījušies šajos projektos. Jā, šobrīd vienīgi iepriekšējos gados progress izsludinātajiem konkursiem aktīvāk ir bijuši iesniegti projekti antidiskriminācijas sadaļā, kas ir šobrīd atbildīgā ir, teiksim, kā kontakt personu vai kontakta institūcija kultūras ministrija, tāpēc, kad šajā ministrijā sabiedrības integrācijas departaments, kurš ir atbildīgs par šo te
šīm tēmām un lauciņu. Dzimuma līdztiesības sadaļā, jā, tā tas ir, tad šajā periodā, finanšu 7. līdz 13. gadam, mēs neesam līdz šim aktīvi iesaistījušies un projekts iesnieguši. Jo man līdz ar to nākamais... Mums viss kārtībā? Nē, man jāpaši, ka tie bija tie gadi, kad tāpat laikā Latvijā bija prezidente, Saeimas priekšsēdētāja, ārlietu ministre, un vēl kādu tur tik posteņi, varbūt tiešām mums nemaz nav tik krimināli un tik diskriminējoši un citādi vārdus pieminoši. Jāsaka, arī Latvijas ministra tā skaitā, jo kuru Latvijas kārtas sievieti. Ir tāds... Tiem 8, kas bija jūsu laikā nosaukti, tad redzam bija vīrieši, bet divas redzamākās ir sievietes. Jā, jo dzimuma līdztiesība jau nav tikai proporcija 50 vienāds skaits kaut kādās jomās. Tāpēc ir uzdodu jautājumu, kas ir tā dzimuma līdztiesība. Man parasti uzdodu šo jautājumu stāstu par Eiropas regulām, es saku, ko tev vajag? Kas ir? Jūs tikai domāju, Latvijā tā kā vīrieši ir mazāk īstenībā, tad faktiski vajadzētu būt otrā. Tieši tā. Tad ir droši vien stāsts par to, ko nozīmē dzimuma līdztiesība, kādās jomās viņa nav līdztiesīga situācija Latvijā. Tādas uzreiz redzamākās un raksturīgākās ir, ko uzreiz var minēt, ir mums ilgstoši un nepārtrauktā tendence saglabājās darba samaksas atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, kas ir 15 līdz 19% vismaz pēdējos vairākās 6 gadus šī tendence ir stabila. Šīs atšķirības ir, kas veido, protams, tālāk ir palielināts risks un palielina risku tam, kā vecumdienās sievietes īpaši tātad arī, kā teikt, var necerēt uz augstāku pensiju, kā viņas var cerēt, jo tāpēc, ka šīs atšķirības ir. Otrs, kas ir acīm redzams un statistiski ar datiem parādāms, ir dzīvīldze vai paredzamais mūža ilgums, kas mums Latvijā ir 10 gadu atšķirības ar sievietēm un vīriešiem. Kāpēc tas nezinu, ka varēs vīrieši, kad jūs veicinās, ka viņi tomēr dzīvo ilgāk? Nē, Beidzot! Jautājums ir par to, kāpēc ir šīs atšķirības liela. Kāpēc, ja mēs skatāmies... Es vienam vēlreiz, es precēšu. Un tas, ko mēs tikko nosaucām, gan tā problēma, tā, ko jūs tagad nosaucām, ko mēs tur parunāsim dziļāk, tad tie ir tie projekti, tas virziens, pie kuriem arī šī projekta nav būtu aktualizēta. Piemēram, šajā projektā... Arī viņas vīriešu un sieviešu vienāds dzīves ilgums un problēma analīze, tāpēc viņa ir tāda, tas ir arī viens no projektiem, kur kāds var iesniegt un par ko kāds var saņemt. Šajā izsludinātajā konkursā to nevar iesniegt, jo šī konkursa tēma ir darba samaksas atšķirības ar vīriešiem un sievietēm, un otra tēma ir pārstāvniecība ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Šis konkrētais projekta konkurss to nav. Akcentējam vēlreiz divas tēmas. Tātad šajā atklātajā projekta konkursā ir divas prioritāras tēmas. Viena tātad ir, kas ir vērsta uz sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību samazināšanu, un otra ir, kas veicina līdzsvarot sieviešu un vīriešu pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Sadzirdēju. Var izstāstīt vienkārši. Kas ir tie, tad jūsu iespējamā, labā nozīmē valstiskā vīzija? Kas ir tie projekti, es nerunāju par detaļām, tika tur projekts, tur avīzīti par to, kas ir tas, kā jūs redzat, kā to lietu ar šādu projektu naudu veicināt? Jo mēs nevaram izmainīt ar to naudu, ka tur būs vairāk sievietes un es varu sociālas kampaņas rīkot. Tas ir viens no veidiem, jo, teiksim, kāpēc ir šī nevienlīdzīgā pārstāvniecība vai sievietes nav šajos augstāko lēmumu pieņemšanas posteņos tik daudz, kā mums varbūt gribētos. Tas ir, teiksim, saistīts ar to, kāda ir sievietes un vīriešu loma sabiedrībā, kas tiek saprasts ar to, ko sieviete var darīt. Viņa dara, kādās jomās viņa darbojās, ir pieņemami vai nepieņemami sabiedrībā
ka sieviete ir uzņēmumu vadītāji un ir, teiksim, biznesā, un tas mums visiem pieņemam un akceptējam. Šajā gadījumā Latvija par šo jomu, man liekas, nevar sūdzēties, bet jebkurā gadījumā tas nenozīmē, ka mums ir jāiegribas te pašapmierinātībā un nekas vairs nav jādara. Nē, tāpēc tikko vidas tas it kā jau īsti problēmas par to, ka sievieti neakceptē ekonomikā nav. Jautājums, cik viegli vai grūti viņai ir līdz šim lēmumu pieņēmēji vai teiksim, tādam vadošajam amatam nokļūt. Un cik tāds vai Latvijā? Ja mēs paskatāmies, kādas ir tās jomas, kuras izvēlās sievietes studēt pirmkārt, kuras pēc tam tad arī viņas izvēlās kā savu darbu jomu profesionālo, tad mēs skatāmies un redzam, ka šīs te jomas ir vairāk tādas nepelnošās vai nav tās ļoti ekonomisko ar finanšu lielu ietilpību un ekonomisko pienesumu. Tās ir sociālās zinības, tās ir sociālā zinātne, tās ir humanitārā joma, tā ir veselība, tā ir sociālā joma, kur, diemžēl, tas izglītība, kur... Es negribu uz eksaminēt, bet man ir iespēja pasniegt lekcijas ekonomiskiem blokiem. Man kaut kā liekas, ka MBA maģistros joprojām vairāk ir sievietes nekā vīrieši. Es nezinu, protams, ka tur PR-os tur ir majoritāte ir sievietes un visdrīzāk automehāniķos majoritāte ir vīrieši, un tur cik sakat parādās sievietes, bet vai tur ir kaut kādas problēmas latviešu? Ja MBA maģistros vairāk ir sievietes, kur tad vēl tie ekonomiskie lēmumi tiek pieņemti? Es neesmu skaitījis. Jā, ar sieviešu un vīriešu. Varbūt viņš vienkārši vairāk apmēr lekcijas, tad īstenībā vairāk vīrieši. Lekcijas. Nē, varbūt es pieķeru. Man apņā paliek vairāk sieviešu nekā vīrieši. Tieši tā, kad, ja mēs skatāmies augstskolu absolventu proporcija, tad jau ilgstoši sievietes ir izglītotākas Latvijā nekā vīrieši. 70% ir sieviešu ar augstāku izglītību un tikai 30% ir vīrieši. Tas drausmīgi cipars. Jā. Bet vai man jautājums tāds, vai mēs... Labi. Jā, un tas jau arī, teiksim, jūs sakat, kad jūs redzat, ir ļoti daudz un nospiedoši vairāk ir sievieši. Jā, viņas mācās, viņas izglītojās, bet jautājums, vai viņas pēc tam iesaistās un strādājot var ir vienlīdzīgām pozīcijām attiecībā uz karjeras iespējām, jo, kā zināms, teiksim, sievietēm, ja viņas izvēlās arī tomēr ģimeni un bērnus, tad viņām šī te iespēja ir, var būt ierobežot, jo viņām kādu brīdi varbūt ir jāpavada ārpus darba, un tikpat tādā pašā laikā, teiksim, tas kolēģis vīrietis, kurš varbūt ir, kuram šie pienākumi, tiešā mērā varbūt nav jāpilda, vai viņš iesaistās mazāk, tad tās tie ierobežojumi, kas var patraucēt un kādēļ sievietes nevienmēr varbūt tiek virzītas tālāk. Man vienīgi, es tiešām gribēju izprast un turpinu izprast, mēģināt izprast, tas man paliek skaidrāks par to, kāpēc šis projekts ir vajadzīgs un ko viņām piesniegt. Man dažkārt, es runāju, kuru reizi par šī tipu projektiem nepamet sajūta, ka nauda mums priekš šī projekta ir. Skaidrs, kā viņi būtu jātērē, bet ja mēs kā definējam to mērķi, vai tā problēma ir tik akūta, kā mums likās, tad mēs mēģinām piemeklēt argumentus, lai vispār to problēmu aktualizētu. Tad dažādas gadījumus likās, vai tad ko tieši tad mēs gribam ar šo naudu panākt? Lai vienkārši vīrieši laistu sievietes pie lemšanas, lai sievietes pašas būtu mobilizētākas un aktīvākas. Ko mēs... Un es vēl gribēju arī precizēt vienkārši, tā kā Agnes jau
minēja, ka īstenībā mums daudz problēmas ar vīriešiem, kad viņi nav tik aktīvi. Vai šī projekta kontekstā, teiksim, varbūt arī risināts kaut kāds vīriešu problēmas? Nē, nu, ja tas, kā teikt, saskarās un atbilst, un tādā veidā mēs varam šo te tiek sasniegts un ietekmēts un kaut kas mainīts attiecībā uz šī te projekta noteikto prioritāro virzienu, tad jā. Ja, teiksim, ja tas ietekmēs darba samaksas atšķirību mazināšanos, tad kāpēc ne? Jā, un nākošais jautājums, nedaudz lasot, teiksim, nosacījumus progresam, es uzdevos uz tādu komentāru, kad tās aktivitātes, ko dalībnieki darīs, viņas nedrīkst pārklāties ar līdzinājām aktivitātēm, kas ir veiktas vispār. Varbūt var izstāstīt vienkārši, kādas aktivitātes ir veiktas vispār Latvijā, kur mēs esam patreiz. Nu šajā gadījumā es domāju, ka Latvijai šādu risks īpaši nepastāv, jo tā kā mēs neesam ļoti aktīvi bijuši ar projektiem tieši kas ir vērst uz šo jomu, un šobrīd, teiksim, Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem, konkrēti no Eiropas sociālā fonda, šādas aktivitātes netiek finansētas. Līdz ar to, manuprāt, mēs šeit riska nav, kad mēs varētu ar kādām aktivitātēm pārklāties. Vienīgais, kas nedrīkstētu būt tā, kad organizācijā, ja viņai ir kāds šobrīd aktīvs jau projekts un tiek īstenots par tēmu, kas ir saistīts arī ar šī konkursa tēmām, viņš nedrīkstētu nekādā ziņā būt līdzīgs vai tāds pats iesniedzot uz šo projektu konkursu, lai nebūtu dublēšanās vai kaut kāda aizdoma, ka kāds vēlās kaut ko, nezinu, iegūt vairāk kā varbūt tas ir pieļaujams un kaut ko nodublēt. Ja mums ir komentārs, jo tas nav kaut kāds jautājums, bet tik un tā mums, uz viņu var atbildēt, protams, arī uz komentāriem. Tad sievietēm ir daudz grūtāk ieņemt vadošas amats kā vīriešiem, ceļš tam ir daudz garāks nekā vīrietiem, diemžēl. Situācija ar gadiem uzlabojas, taču vienlīdzība šeit nav saskatāma. Pie kam atalgojums vīriešiem un sievietēm vienādos amatos krāsa var atšķirties, proti vīrietis saņems lielāku atalgojumu. Kaut kas jūs to pateicāt? Es varu šeit konkrēti minēt vienu piemēru par vienu no nozarēm, kurā ir ļoti izteikta atšķirība starp sieviešu un vīriešu darba samaksu, kas ir finanšu un banku sektors, kur sieviešu atalgojums ir tikai 60% no vīriešu atalgojums. Finanšu, tas ir banka? Jā, tas ir finanšu un banku sektors. Nē, tas ir kopumā. Tā ir finanšu joma, tā ir apdrošināšanas joma, tas ir kur apgrozās, teiksim, kur ir darījumi, kur ir finanšu, kas ir finanšu lietas. Tā ir jūsuprāt, tad ir izteiktākā, tā ir lielākā nevis manuprāt, bet tā ir objektīva statistika. Tas ir no citas sfēras, kas ir nākošais. Citas sfēras, tad ir. Ekonomiskā, bet varbūt par lēmumu. Principā šobrīd, ja aizpagājuši gadu un 3 gadus atpakaļ izglītība, kurā, teiksim, ir pārsvarā strādās sievietes 80%, šī te atalgojuma atšķirība bija apmēram 5%, tad šobrīd, ja mēs skatāmies, ka šī atalgojuma atšķirība 12. gadā ir bijusi 15%, tad rodas jautājums, kāpēc šāda atšķirība veidojās. Tad, ja mēs skatāmies, kā sadalās, teiksim, arī, kas ir pedagogi, teiksim, sievietes, kādas ieņem skolājām, tur ļoti daudz iespējas nav kādas amats ieņemt, tur ir skolotāji, noteikti kādi mācību daļa un direktors. Tad, teiksim, šis varētu būt viens iemesls varētu būt šī te amata. Varbūt ir otrs process, pirmkārt, ir tā, ka, es iedomāju, mēs visi esam no skolas nākuši, un visiem mums ir tiem, kam bērniem ir projām ar skolu attiecības. Protams, es pieļauju to, ka tajā brīdī, kad ir 80% kolektīvā sievietes, tas vīrietis, kurš tur ir gatavs vispār ietuvēties tam skolas
durvīm ar savu darba grāmatiņu, viņš tiek gan izvēl pārpirkts, tāpēc, ka tas, lai izlīdzinātu to esošo nevienlīdzību, ka tur ir tik maz tie vīrieši, ka viņas vienkārši, ka viņiem ir gatavi piemazot, vai tā ir nevienlīdzība. Tas jautājums teikums, es negribu to diegu. Jautājums, kāpēc sievietes ir gatavas strādāt par mazāku algu nekā, teiksim, kāpēc, teiksim, vīriešiem ir jābūt, īpašajiem, tikai, lai viņu pieturētu un viņš būtu šajā izglītības sistēmā, mums ir kaut kas jāpiemaksā, jo sabiedrībā ir stereotips par to, ka vīrietim taču ir jāuztur ģimeni un viņam jārūpējās par materiālo nodrošinātību un tam līdzīgi. Man bija līdzīgs piemērs, bet arī, vai viņš iekļaujās. Es nebiju mūsu rūlu kopā tiešraidē pirms 2 nedēļām, jau bija Armēnijā. Es uz Armēniju aizbraucu kopā ar savu 9 gadus veco dēlu, un principā tur gan nodzīvot tur nedēļu, un visus iespējamos cilvēkus, kas tur bija, draugus armēņus nošokēja. Viņi saka tekstu, ka iespēja, ka Armēnijā tēvs ar dēlu bez mātes līdzi izbraukt tādu gabalu, nepastāv. Jo tu kā māte, aptuveni, kā tu tā vispār drīkstē izbraukt ar bērnu bez mātes tik tālu ceļu? Viņi to nesaprot. Jo māte bija jābūt līdzi, un varbūt, ja tēvs brauc ar bērnu, viņiem, tas kā likās tagad priekš mums, tas kā likās pašaprot, bet tur cilvēkiem acis bija pulvā. Jā, teiksim. Un tas, ja mēs veicinātu to, ka nav obligāti dažkārt jārunā tādā administratīvā formā, jums vīriešiem jādara tas, bet ja tas, cik es saprotu, tas tā projekta būtība ir, ka, ja mēs veicinām to, ka tas tēvs ar to bērnu ņemās tikpat daudz, cik māte un uzņemās tādas pašas rūpes, ja kādā ziņā viņa mātei nav jābūt viennozīmīgi teikt, kas mūžīgi uzpasē gan to veci, gan to bērnu, tas ir droši vien viens no projektiem, kas, ja mēs varēs varbūt to virzienu. Es domāju, ka jūs vairāk runājat par to vispār, par to jautājumu, lai saprastu, ko nozīmē dzimuma līdztiesība, un tas, kā... Es darīju otru reizi šeit, ka mums pirms tam bija 8. martā diskusija. Jā, es dzirdēju. Patiesi redzēt, mums ritoriskas jautājumus. Es mazliet paskatījos, es nenoskatījos, bet jūs vairāk, teiksim, gribat iegūt to sapratni un pārliecību, ka mums ir problēmas ar dzimuma līdztiesību Latvijā. Es jums mēģinu sniegt tos dažādos piemērus, bet, diemžēl, šajā atklātajā projekta konkursā mēs nevarēsim salikt visas tēmas, veselību, stereotipus, kaut gan šeit arī noteikti var, parādīsies un būs, bet diemžēl, šo projektu konkursu mēs neatrisināsim vai nevarēsim skart visas tēmas, kas ir dzimuma līdztiesības. Mans jautājums bija citīgāk, ka mēs varam, tas ir tā, šobrīd, ja es pareizi sapratu, tad cilvēkiem, sievietēm ir grūtāk karjerā, tāpēc, ka viņiem ir lielāka nasta par ģimeni, jo vīrietis viņi uzņemās mazāk. Ja mēs savukārt nevis stāstam tekstu, tad risinām tas, kā man vienā citā projektā tas labāk salīdzinājums, ka te brīdī, ka te ūdenī, ka tev ir lejā uz ūdens, uz grīdas, tev varbūt jāstāst ne tikai kā viņas aslaucīt, bet tev joprojām krāns netēk kaut kur stūrīti, jo kādi jāizaudzīt to, ka tur joprojām tēk. Tad tas pats ir šeit vienkārši, tā brīdī varbūt jārisina nevis ar šo projektu, varbūt ar šo projektu, varbūt ar sociālām kampaņām jārisina nevis jautājumu par faktu, ka sievietes šobrīd saņem mazāk, bet, mēģināt viņas, tā skaitā pierunāt vīriešus, ka viņiem jādara to un šito, kādēļ. Varbūt arī, teiksim, varam darīt tā, lai izglītības sistēmā un jau izglītības procesā meitenes neizvēlētos jau sākotnēji tās nozares un jomas, kuras jau mēs ir vispār zināms, ka viņas ir salīdzinoši zemāk apmaksātas nozares līdz ar to, ir jādomā par to, kādā veidā nevis veicināt, lai meitenes vai zēni izvēlētos tādas profesijas un tādas izglītības jomas tikai tāpēc, ka tas ir pieņemts darīt vai mācīties un pēc tam strādāt. Tās ir tā saucamās sievišķās nozars vai vīrišķās nozars, kurās vajadzīgs vīrišķās fiziskais spēks, sieviešu nozarēs, teiksim, kaut kāds cits prasmes un īpašības un rakstura īpašības. Bet tomēr, tā kā skatītos vairāk tā individuālāk, ko tas katrs bērns, puisis un meitenei, kas tad ir tās viņu īpašie talanti, tās prasmes un
iemaņas, kuras ir nepieciešams vienkārši būt tikai mazliet pastimulēt un veicināt, un lai viņš, kā teikt, ja viņam ir interese un vēlme kaut ko darīt tādā, teiksim, inženieru zinātnē, piemēram, meitenei vairāk, vai tas, kas, teiksim, nav tāds tradicionāli attiecīgā dzimuma nozare, tad varbūt tas ir jādara. Man tāds jautājums ir, jūs minējāt vairākus virzienus, kur jūsuprāt vajadzētu rakt nevalstiskām organizācijām. Mēs runājam tieši par šo projektu konkursu. Kuri jūsuprāt būtu vēl virzieni, jums liekas, kurus vajadzētu attīstīt šī projekta konkursu ietvaros, tieši šīs kārtas ietvaros? Jūs domājat, kādas tēmas būtu projektos? Šobrīd ministrijā sadarbība, teiksim, dzimuma līdztiesības ir izveidota ministrijā dzimuma līdztiesības komiteja, kuras darbojās darba grupa, kura ir izstrādājusi šobrīd rekomendācijas tieši uz izglītības jomu, lai tādā veidā mēs kaut nedaudz, vai kā tas būtu tāds mēģinājums mazināt šos te darba samaksas atšķirības. Okay, viens izglītības joma vēl? Tā tad būtu izglītības joma. Otrs... Ko mēs varam darīt izglītības jomā? Tur ir daudz, un tas viens jau, ko segmēt vīriešus iet skolā. Tas ir viens, teiksim, ka... Arī viens no kvalitātes. Jā, viens, teiksim, veicināt, ka viņi nevis tikai parādās izglītības sistēmā kā direktori un teiksim, tādā pamatskolas vai profesionālajā izglītībā, bet jau agrāk varbūt pirmskolā, kur ir pilnīgi feminizēta vide, kur, teiksim, maziem puikām nav, varbūt kuriem arī ģimenē, nav ģimenē, teiksim, šis te vīrietis. Varbūt, teiksim, tas varētu palīdzēt un veidot to lomu modeli, kāds, teiksim, ko viņš savā mājā ģimenē nedarbūt, viņš, teiksim, viņam ir iespēja to bērndārzā. Bet atkal par projektu tiešanas, ka tas, ko varētu darīt, mēs paņemam to vienīgo vīrieti, kas ir bērndārza audzinātājs, kaut kur nebūtu Latgalē, jo es neesmu nav tik trādi, ir divi, jā? Nē, ir vairāk, arī Rīgu. Jā, tad mēs viņus popularizētu, ja kaut kas tam tas ir viens veids, jā, tā var darīt. Jo mēs nevaram ar projektu naudu vienkārši tur iekārtot cilvēku darbā. Tas projekts varētu būt kas, popularizēt viņas vīriešus skolās. Jā, tas arī, bet, teiksim, ar kaut kādu mērķi, kad viens ir kaut arī virzīt, piemēram, un domāt, kādas ir tās karjeras iespējas šobrīd un ko pamatā izvēlās skolnieki un kādu skolēni domā par savu nākotnes profesiju un ko viņi vispār saredz kā savu nākotnes profesiju. Un tad varbūt mēģināt parādīt citas, teiksim, iespējas, varbūt kādiem labās prakses piemēriem, citu valstu pieredzi, jo tāda ir diezgan daudz un liela ar to, kā tā mērķtiecīgi virzīt varbūt, puišus uz varbūt tām tradicionālajām meiteņu nozarēm, teiksim, uz aprūpu un vēl tādām jomām, un atkal meitenes uz varbūt kaut ko citu, kurās viņas atkal nav tik daudz. Jo šobrīd, manuprāt, pie mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem un attīstības nav tik daudz nepieciešams šis fiziskais spēks, kas varbūt ir tīri fizioloģiski un bioloģiski vīrietim vairāk nekā sievietei. Tādēļ, mums ir Latvijā īstenot ļoti daudz, šobrīd ne, bet 6. 7. gadā, iepriekšējā pašā pirmajā finanšu Eiropas Savienības struktūra fonda finanšu periodā, kad bija tieši mērķtiecīgi doti uz šo te profesiju segregāciju virzītas aktivitātes. Labi, bez izglītības, kāds vēl varētu būt vērts? Tad ir darbs ar darba devējiem, ar uzņēmējiem, ar to, ka, teiksim, skatīties, kāda ir tā uzņēmuma praksa, kāda tad ir viņu šobrīd, kā saucās, dažādības vadība. Tas ir tāds populārs termiņš, kas... Dažādības vadība? Jā, diversity management. Skaidrs. Jā, dažādības vadība. Latviski daudz kas latviski, arī dzimuma līdztiesīgi.
Un kāds tad ir tā jo ļoti, teiksim, īpaši tas ir izteikts varbūt tādiem, kas ir ārvalstu uzņēmumi, kas šeit, piemēram, darbojās Latvijā, piemēram, kuriem ir noteikti iekšēji mērķi, uz ko viņi grib, piemēram, sasniegt, vai kādu viņi grib veidot savu, teiksim, to iekšējo vidi, darba vidi, kādus darbiniekus viņi grib piesaistīt, un tad attiecīgi, mērķtiecīgi uz to virzāt, piemēram, šeit var minēt Rimī, kurš, piemēram, šogad ir uzstādījis mērķi piesaistīt savam uzņēmumam darbiniekus 50% sievietes un vīrieši. Nu, skatīsimies, kā viņiem tas izdosies. Jā, pēdējā sekundīte vēlreiz. Un tas nozīmē to, ka ja Rimī šādu projektu uzstāda, viņš arī varētu pieteikties. Viņš nevar pieteikt. Nē, var šeit būt arī... Komercsabiedrības tad var? Jā. Jo iepriekš jūs teicāt nevalstiskās organizācijas, pētnieciskās institūcijas. Un komercsabiedrības nedzirdējusi, mums tad ievadā. Nu, es pat nepateicu visu. Nu jā, tāpēc es tā. Bet ko viņi var darīt? Tādā ziņā viņi gan izvēl kompensēs tiem vīriešiem to naudu no... Nē, viņi varētu būt tad izdalīt. Kāpēc kompensēt? Vienkārši mērķtiecīgi, ja viņiem ir nepieciešams, viņi zina, viņiem konkrēti ir vajadzīgi darbinieki, piemēram, nezinu. Pieņemsim, jā, kasēs, piemēram, kur ir, piemēram, ļoti garas stundas, tas darbs ir, nav viegls, ir liela intensitāte, ātrums, nezinu, vēl kaut kas. Tad viņi attiecīgi meklēs vai īpaši piesaistīs vai teiksim, konkursā varbūt tādu priekšroku varbūt varētu dot. Nezinu, šajā gadījumā tas nav pareizais piemērs varbūt, bet piemēram, ja, kad viņam vīriešiem pušiem, piemēram. Ne, bet es vienkārši godīgi. Es negribu atkārtot savu raidījumu. Bet tas nozīmē, ka... vienkārši vārdu salikums, un tas nav pārmetums, ka mēs, sieviešu un vīriešu līdztiesības projektu ietvaros, priekšroku dosim vīriešiem, lai viņi strādātu Rimī kasēs. Tas likās, ārprāt. Nē, protams, kad... priekšroku vīriešiem, sieviešu un vīriešu līdztiesības projektā, lai vīrieši būtu tikpat daudz Rimī kasēs, kā man der soft šobrīd. Ir tā, ka kaut kādas priekšrocības mēs varam noteikt, ja to, teiksim, valsts ir definējusi, pateikusi, ka mums ir katastrofāla situācija, pieņemsim mazumtirdzniecībā, kur pārsvarā strādā 190% strādā sievietes, piemēram, es saku, ja, un ka tas ir jāmaina. Valsts pieņem, teiksim, uzskata, ka šeit ir kaut kas jāmaina un viņi ir jāpiesaista vairāk, lai, teiksim, mēs zinām, ka mums ir profesionālās izglītības iestādes, vai, teiksim, mēs redzam, piemēram, pēc tā, kāda ir bezdarbnieku, kāda ir tas bezdarbnieku profils vai kas ir bezdarbnieki, piemēram, viņiem ir tādas profesijas, kuras varbūt šobrīd vai tās specialitātes, kuras īsti vairs savu vietu šobrīd darba tirgu nevar atrast, tad mēs viņus, kā teikt, ir iespēja, lai šie cilvēki būtu nodarbināti, lai par sevi varētu parūpēties un būtu strādāt, aktīvi un strādāt. Mēs, piemēram, viņus skatāmies, ir šis te mazumtirdzniecības nozare ir brīva, kur teiksim, varbūt sievietes tik daudz vairs nenāk, vai, teiksim, viņas neizvēlās šo, un tad mēs mērķiecīgi piesaistam vai piesaistam īpaši, teiksim, vīrieši. Bet tā ir problēma šobrīd, tā nav nodefinēta problēma. Kāda? Par mazumtirdzniecību? Nē, mēs zinām, ka es jums vienkārši jūs tagad aizgājāt. Tā ir problēma, nav. Mazumtirdzniecība, es tiek precīzi neatceros datus, bet ka mazumtirdzniecība vispār, teiksim, tirdzniecības joma ir arī diezgan zem apmaksāts darbs, ja? Bet es precīzi nepateikšu, kāds bija šis sieviešu vīriešu sadalījums. Tur ir diezgan, manuprāt, Nē, es domāju, pēc vienkārši, vai tas, ka mēs uzzinām, ka viņas vienā vietā ir 95 pret 5,
vai, zinot, ka tas ir tāds, gadsimtiem, tas Jā, nav tieši labi. tāpēc, ka gadsimtiem. Jā, vai tā ir problēma, kas jārisina, vienkārši, viņi ir. Ja mēs, teiksim, skatoties, kas notiek ar mūsu, darba tīklu, kas notiek, ja mēs redzam, analizējot, situāciju, kas ir tie bezdarbnieki, kāds ir viņu izglītības līmenis, kāda ir viņu profesija, kāds ir viņu vecums, kāds, teiksim, varbūt viņiem ir, ko viņi proti ir spējīgi pārkvalificēties, apgūt kaut kādas jaunas prasmes, izglītību, piemācīties klāt un tam līdzīgi. Mēs no šo un zinot kādu, teiksim, prognozējot to, kas tad mums tuvākajos 5, 10, 20 gados būs nepieciešams, kāds šis cik kvalificēts, kādu kvalifikāciju nepieciešams darbspēks, tad mēs redzot to situāciju, kāda, piemēram, ir, ja ir mazumtirdzniecībā, ja tur ir, piemēram, konstanti vai pārsvars noteiktam, teiksim, šajā gadījumā pieņemsim sievietēm, tad mēs varam, skatoties to visu plašo, kāda mēs visi izskatāmies tajā darbspējīgā vecuma cilvēki, kaut kā mēģināt to izlīdzināt. Tas ir tā būtība, un tad arī izlīdzināsies, iespējams, ietekmēs arī šo te darba samaksas atšķirību. Tur ir tā būtība, teiksim tā. Jā, baigi pašlaik šodien dziļi rodas, jo īstenībā mums jāparunā īstenībā tieši par praktiski. Nē, par praktiskiem jātājumiem tieši par progresu. Es vēl gribu, Agnes, varbūt vēl kāds tēmas, kas tavuprāt būtu, teiksim, aktuālas tieši šī projekta sakarā, par kurām nevalstiskās organizācijas tomēr varētu domāt, jo tur nosauc pašlaik tāds divas tēmas, tomēr vēl varbūt kaut kāds idejas vienkārši, es domāju, tie, kas pašlaik skatās, būsim godīgi, teiksim, arī daudz nevalstiskās organizācijas meklē tēmas. Un ar to tas ir ļoti aktuāli, teiksim, iedot pēc iespējas lielāku, teiksim, skaitu iespējamos variantus. Tātad izglītību jau minējiet, jo viens no iemesliem darba samaksas atšķirībām tiek minēts un ir minams šī te segregētās profesijas, teiksim tā, šīs vīrieši. Jā, tas ir, profesiju segregācija, kas latviski viņš atkal labi neskan, bet angliski to, teiksim, visi ir lieliski saprot, kas ar to ir saprotams. Tad otra lieta ir šīs darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, vai kas tad mums ir vai nav, kā mēs savas, ja mums ir bērni vai ja mums ir citi ģimenes locekļi, kas ir aprūpējami, kā mēs varam veltīt laiku vai kas ir tās atbalsts, nepieciešamais atbalsts, kas ir nepieciešams šādos dzīves gadījumos, un tad ko piedāvā vai ko dara darba devēji, uzņēmumi, un kas ir tās lietas, ko var, teiksim, valsts piedāvā vai nodrošina pašvaldību un tam līdzīgi. Vai mums ir, piemēram, bērnu aprūpes novietnes tik cik mums viņas ir nepieciešams, vai mums ir kaut kādas īslaicīgās aprūpes, bērnu aprūpes iespējas vai citu ģimenes locekļu aprūpes iespējas nodrošināts un tam līdzīgi. Tas būtu vēl viena tēma. Kā es minēju, tad arī, protams, darbs ar darba devējiem un arotbiedrības, kuras, protams, arī var cīnīties un aizstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībā uz vienlīdzīgu atalgojumu. Tas būtu tās tēmas. Protams, ka pāri visam un fonā vienmēr ir sabiedrības tādas vispārējas informēšanas lietas, kas ir dažādi. Tas ir dažādi atkarībā no tā, kāda tēma, kāds ir tas aspekts vai tas aktivitāti, ko konkrētais īstenotājs izvēlās, kā viņš saskata un ir pārliecināts, ka tieši, kurš tas aspekts būs tas risinājums. Es varbūt vienkārši izrunāsim par projektu, vienkārši vēl vispārējās tehniskās lietas, vienkārši paliks laiks, mēs varēsim vēl padiskutēt dziļāk. Un es gribētu vienkārši varbūt izstāstīt pašu, tātad, kad ir jābūt iesniegtam projektam, kāds ir finansējums, kāda atbalsta intensitāte, un viss šīs lietas varbūt. Jā. Tātad projekts ir izsludināts jūnija sākumā, ja nemaldos, mājā jau bijis to izsludināšanas datumu, es mazliet aizmirsus, bet
tas nav tik svarīgi, būtiskākais ir, kad ir jāiesniedz projekts. Projekts ir jāiesniedz 28. augustā. Tātad tas projekta iesniegšana notiek visi elektroniski caur Priamos, tātad elektroniska programmas informācija un aktivitāšu menedžmenta operacionālā sistēma, Priamos saīsinājumā, skatoties, meklējot informāciju progresa, tieši informācija, kur būs par šo te konkursu, tur arī būs atrodama vadlīnijas tieši par šīs te programmas, kā viss ir jādara, kur jāiesniedz, kā ir paroles jāiegūst, kā kontaktēties ar Eiropas komisiju, ja ir nepieciešama kaut kādas konsultācijas vai neskaidrības par kaut kādām projekta detaļām. Es tikai saku, ka pārtraukšu, varbūt tie, kas skatās un kas vēl nav strādājuši ar Priamos sistēmu, es neieteiktu uz pēdējo dienu atlikt šo ievadīšanu, jo bieži sistēma uzkarās vispār. Jā, kā tas vienīgais vēl, piemēram. Jā, tas arī tiek īpaši vadlīnijās norādīts, kad potenciālajiem projektu iesniedzējiem nekādā ziņā neatlikt projekta šo te gatavošanu šajā sistēmā uz pēdējo dienu, jo, vienmēr var kaut kas gadīties, un vienmēr ir ļoti daudz un dažādi dokumenti, kas ir iesniedzami, kas, var kaut kādas aizķeršanās radīt, un tāpēc to ir vērtīgi un labi darīt saulēcīgi, jo sistēma pieļauj to, kad ir iespējams, nav viss vienā reizē jāizdara, tas ir iespējams atkal iet iekšā un turpināt darbu no tās vietas, kur ir pabeigts. Es priekš tvīta, kuru lai jāpalaišu, cik bija tā summa? Summa ir, to es vēl nepaspēju pateikt, tātad kopējā konkursa summa, kas uz šo konkursu ir finansējums ir pieejams 3.618.122 eiro. 3.618. Un 1,22 miljoni eiro. Viena projekta finansējums ir nemazāks kā 250,000 eiro, bet tas ir nemazāk kā. Tā ir Eiropas komisijas finansējuma daļa, grants respektīvi. Tas nozīmē, ka projektam kopumā, tātad vēl pie šiem 250,000 nāk klāt līdzfinansējuma daļa. Cik tas liels ir? Tātad projekts kopumā veido Eiropas komisijas fondi ir 80% no kopējās projektu attiecināmajām izmaksām un 20% ir līdzfinansējuma daļa. Kas nav līdzfinansējumi, ir būtiski norādīt, ka tam ir jābūt naudā, nevis, kaut kādu ar parasti ir programmas, kur pieļaujams, ka tas ir, darba vieta vai aprīkojums vai tehniskais aprīkojums, ar ko var, kā nāk līdz kārt, un viņš tiek aprēķināts kā līdzfinansējums. To, protams, var uzrādīt projektā, bet tas netiek ieskaitīts kā līdzfinansējuma daļa. Tā ir Eiropas nauda. Tā ir Eiropas komisijas nauda, jā. Jā, un tas jautājums ir praktiski vienkārši. Kad, organizācija, labi, ir apgrozījums 30,000 latu gadā, tad šajā gadījumā, ko viņai darīt? Viņai meklēt partnerus, un kā tas varētu izskatīt? Viennozīmīgi šī programma un konkurss īpaši ir, iesaka šajā konkursā, un es domāju, ka tie būs tikai ieguvēji, un tas tiks augstāk novērtēts, ja šeit projektā organizācija, šis būs starptautisks projekts, jo tam, tie projekta noteikumi, arī konkursu noteikumi pasaka to, ka ir nepieciešama un tiek vērtēts kā kritērijs. Viens no kritērijiem ir šī Eiropas pievienotā vērtība un to, kādas, tās aktivitātes un tās pieredze un tas, kas būs tas rezultāts no projektām, viņš ir svarīgs, ka ne tikai viņam konkrētajā nacionālajā valstī, attiecīgi vienā dalību valstī, tas ir izplatāms un pozitīvi, bet ka to var pārnest uz
vairākām citām valstīm. Bet tīri praktiski es gribētu vēl saprast arī priekš sevis vispār. Teiksim, ja mums ir nevalsts organizācija, teiksim, ieņēmumi, izdevumi gadā kaut kur 30,000 latu. Ar kādu daļu mēs varam tādā starptautiskā projektā ieiet iekšā, lai tie 20% mums pēc tam skaitītos, kad viss ir kārtībā? Šeit ir iespēja droši vien, kad meklēt vienkārši partnerus, kuri... Bet mēs varētu kādiem pieņemsim 50,000 Latvijas, teiksim, skaitīties, ka tas varētu būt mūsu ieguldījums. Es domāju, ka tas jau ir diezgan daudz, 50,000 Latvijas. Jo, ja tā pareiķina matemātiski, ja teiksim, pieņemsim pie tās minimālās projekta summas, tad 250,000 20% būs 50,000 eiro. Es vienkārši domāju 50,000 kopējais projekta vērtīgi, kādā ziņā jūs domājat? Un attiecīgi, jā, ja teiksim, tur noteikti šeit, es domāju, ka vislabākais un kā projektu īstenot, ir noteikti viennozīmīgi piesaistīt kādus partnerus no citām dalību valstīm un iespējams varbūt, kad arī kaut kā sadalīt to līdzfinansējumu daļu. Tā, mēs esam citas, kad pirms šīs programmas mums bija viens projekts kopienas programmā, un tas bija arī starptautisks projekts, kurā bija 4 valsts iesaistīts. Latvija tajā brīdī bija, mēs bijām kā atbildīgie un iesniedzēji projektu koordinātori, un tad, teiksim, tās pārējās 3 dalību valsts mēs dalījām šo līdzfinansējumu daļu. Tas nenozīmē, ka Latvijai kā iesniedzējai, piemēram, kur ir, teiksim, caur kuru viss procesi notiek un naudas tiek skaitītas, tad viņai ir iespēja caur šo līdzfinansējumu daļu, kas 20% sadalīts ar kādiem partneriem. Man tāds jautājums, vai šajā gadījumā, teiksim, ja nevalsts organizācija meklē potenciālos partnerus, ko jūs ieteikt? Kāds risinājums jūs ieteikt, ja gadījumā, teiksim, nevalsts organizācija ir kaut kāda ideja, kā atrast partneri? Viennozīmīgi, ja ir nepieciešami konkrēti zināmas valsts, kurās jūs ir nevalstiskajā organizācijā ir interese sadarboties projektu ietvaros, tad to viennozīmīgi var darīt caur mums, caur mani. Jums ir datubāze? Ne datubāze, bet vienkārši man ir kontakti ar citu dalību valstu, kas ir atbildīgie par dzimumu līdztiesības. Citām administrēm gailēm. Jā, līdzīgi, teiksim, katrā valstī un mums ir, kā teikt, sadarbības tīkls, neformāls un formāls, kur noteikti var palīdzēt un mēģināt ieteikt, ar ko kontaktēties un tā. Un šajā gadījumā, teiksim... Bet tas, protams, jādara saulēcīgi. Tas jau bija vakar jādara, vai? Nē, protams, ka tāpat kā daudz, kas, kad meklēt partneris un domāt idejas, tad jau laiks ir īstenībā vairs nav. Bet, teiksim, komisija, teiksim, zinu, ka citās, teiksim, programmās ir speciāls, teiksim, partneru meklēšanas izveidotas programmas, kur, teiksim, iet iereģistrēties un meklēt arī partneris. Vai šī programmā progresam nav tāds, teiksim, datubāzes? Nezinu, nemāciešu tevi. Skaidrs. Tad tas ir jāprasa, jārādā, manuprāt, ka nē. Es katrā ziņā neesmu. Kas vēl būtu tāds svarīgs, teiksim, būtu jāzina nevalstiskām organizācijām, gatavojot projektus tieši šim konkursam? Ko jūs vēl ieteiktu, teiksim, kam pievērst uzmanību? Manuprāt, ka svarīgi ir tiešām saplānot savus pasākumus projektos ļoti skaidri, saprotami un secīgi, un arī saplānot to kopā ar paredzēto finansējumu, jo šeit grants, teiksim, no Eiropas komisijas, ja projekts ir akceptēts, tātad tā maksājumi ir divas reizes, noteikti, divās daļās tiek dalīti. Kā tieši? Tātad, ja mēs runājam par 250,000, tad no šīs te akceptētās projektu naudas no 80% no šiem 250,000 ir avans maksājums. Un, kas, manuprāt, ir diezgan daudz un liels, bet, ja kurā gadījumā, ja aktivitātes ir plānos uz pilnu, teiksim, tad, protams, ka tam
ir jādomā, kā priekšfinansēt droši vien pārējās Un aktivitātes. 80% saņem galvenais partneris vai visi partneri? Jā, tā kārtība ir tāda, ka komisija komunicē un viss par projektu koordinēšanu, finansējumu, aktivitātēm, kaut kāda sarakste, ja kas notiek tikai ar galveno projektu partneri. Un komisija arī ieskaita tātad sākumā šos 80% no komisijas granta galvenajam projektu iesniedzējiem, respektīvi koordinātoram, un tad jau tālāk projekta atbildīgais vai projekta koordinators sadala tālāk, ja ir vairāk partneri vai partneru valsts, tad viņš sadala attiecīgi šo finansējumu. Tas nozīmē, teiksim, vai es pareizi sapratu to, ka kurā gadījumā tieši galvenais partneris atbildīs, lai būtu līdzfinansējums vienkārši? Nē, nu viņš, protams, ka ja ir noruna vai, teiksim, nu tās vienošanās ar pārējiem partneriem tāda arī viņa līdzfinansējumu nodrošina, tad viņiem pie projekta iesniegšanas, ir jānorāda, ka viņi apliecina, ka viņi projektā dod savu līdzfinansējumu tādu un tāda summas vai procentu apmērā no. Un viņiem ir jāizskaitā nauda galvenā partneri? Nē, viņiem nav jāizskaitā. Viņiem vienkārši attiecīgi tātad, noteikti ir aktivitāšu bloks, kas viņiem, piemēram, tiek uzticēts, kas viņiem ir jādara, tad, teiksim, viņiem ir tas komisijas grants un ir noteikts saplānots pasākumu, kas ir paredzēti finansēt no šī līdzfinansējuma. Un tad vēl arī praktisks jautājums, kādas ir attiecināmās izmaksas? Kādas? Vai darba algas, teiksim, projektā varbūt, vai ir šajā brīdī aktivitātes varbūt, cik liels darba algas? Tādas jautājums gribētu vēl, teiksim, mums izstāstīt. Jā, jo tik smalki es laikam nemācēšu pateikt, jo tad tas ir tiešām jāskatās cauri šīm te vadlīnijām, un, kas ir pie projekta dokumentācijas, kurā ir attiecināmās izmaksas, kas ir attiecināmās netiešās un tiešās un neparedzētās un tam līdzīgi, un kas ir ar personālu, šeit viss ir aprakstīts. Tas ir saucās Guide for Applicants Section Grants. Un tas ir viss pieejams mājaslapā pie attiecīgi aizpludinātā konkursa. Kas vēl, teiksim, jūsuprāt, būtu tāds svarīgs, ko vēl vajadzētu uzsvērt, teiksim, tie cilvēki, kas nolēmuši gatavot projektu? Es saprotu vienkārši, ka šajā gadījumā neviena Latvijas organizācija nevar pacelt, teiksim, tāds 50,000 Latvijas finansējumu, līdz ar to ir jāmeklē kāds partneris un kādam jāsēžās uz astes. Tas ir mans pirmais secinājums. Protams, varbūt ir Latvijā kāda nevalsts organizācija, kurš, teiksim, var līdzfinansēt uzreiz 50,000 latus. Es domāju, ka varbūt 1-2 varbūt. Vēl droši vien, kad ir vērtīgi vai varbūt tas iespēja ir, ja ir kaut kādas Eiropas līmeņa sadarbības organizācijas, ar kurām jūs sadarbojaties un kurām varbūt tas finansējums ir, viņi varbūt nedzīvo tikai no projektiem, no viena uz otru, bet ir kaut kāds finansējums, kas ir tāds pamata un kaut kāds uzturēšanas finansējums, tāpēc viņiem ir vieglāk vienkārši, jo tās ir arī kaut kādas pētniecības institūcijas, kuras varbūt ir daļēji finansēts no valsts un daļēji kaut kāds privātais ieguldījums. Droši vien, varbūt, ja ir, piemēram, kaut kādas privātās organizācijas, kurām ir interesi un kuras saskatā vēlmi un jēgu un pievienoto vērtību, kā viņi savu darbību varbūt var uzlabot un caur to, tad varbūt arī viņiem ir interese iesaistīties projektā, un tad, protams, privātais ieguldījums un finansējums ir tikai akceptējums. Valsts iestādes nevar iesaistīties iekšā kārtībā? Šeit ir noteikts, ka ir ierobežojumi uz pašvaldību, reģionālo un attiecīgi atbildīgo par dzīvnieku līdztiesības jautājumiem institūciju iesaistīšanu. Mēs nekādā ziņā nevaram būt projekta iesniedzēji. Partneri mēs varam būt tikai
sabiedrībai, kā, teiksim, latviski sakot, strateģiskie partneri. Ja mums ir, mēs saskatām, ka šajā projektā ir būtiskas, teiksim, mums liekas, ka šajā projektā ir aktivitātes, kuras būtu jādara, un mēs viņas gribam darīt, tad mums ir jādomā, kur mēs šīm aktivitātēm arī dabūsim naudu, jo projekta finansējums, teiksim, mēs angliski sauksies associated partners, viņiem šis nav attiecināms izmaksas. Ja, teiksim, piemēram, konkrēti ministrija gribētu būt kā partneris tādā projektā, tad mums ir pašiem arī jādomā par finansējumu aktivitātēm, ja tāds mēs esam iecerējuši un uzskatām, ka būtu tajā projektā vajadzīgs. Bet, ja mēs esam vienkārši iesaistīti kā, nezinu, varbūt kā informācijas sniedzēji, kā varbūt eksperti par kaut kādu noteikti jautājumu loku vai kā tādu strateģiskais atbalsta punkts, tad šim finansējums arī nav nepieciešams, un mēs vienkārši esam kā partneri, kas varbūt ir tāds pozitīvs atkal punkts, un kad, teiksim, izvērtējot komisiju šo te projektu, viņi redz, ka tas nevalsts organizācija nedarbojas vienkārši, vai šis te projekts nav atrauks no kaut kādas kopējās valsts politikas vai ietvaru, kādā virzienā valsts strādā. Un, ja gadījumā, tad man pēdējais jautājums. Ja gadījumā tad nevalstiskām organizācijām ir jautājumi par attiecību progresu, kur viņiem griezties? Ja šos jautājumus, šiem jautājumiem atbildes nav iespējams rast, iepazīstoties ar visu projektu kompleksu dokumentāciju. Bet cilvēki nesaprot vienkārši. Nē, Andris saprot, ka angliski saprot, ka varbūt kaut kāds nianses varbūt nesaprot. Tad viņas ir norādīts kontakti, ar kam jautāt un kam... Viens no kontaktu personām? Nē, šajā gadījumā es domāju, ka šeit jau... Kā tieši tad jājautāt? Tas, ja nemaldos, bija Priānos. Tas Brisele būs? Jā, tas būs Eiropas komisijā. Tad Latvija šajā gadījumā nesniedz nekāds atbildes. Es jau skaidroju, kā šī programma labais misija, mēs viņu neadministrējam. Es saprotu, jā. Līdz ar to... Bet jūs esat kaut kāds kruspunkts vai kas? Es jau minēju kontaktpunkts, tāpēc, ka saistībā ar to, ka mēs strādājam ar šiem jautājumiem. Tāpēc, varbūt, manā rīcībā ir informācija par to, kas varbūt ir arī nevienmēr. Es zinu visu, kas notiek šajā konkrētā jomā, zinu līdztiesības projektos vai vēl kaut kur, ko, teiksim, nav nevienam pienākums informēt ministriju, ko mēs darām vai nedarām. Tas, ja mēs ar šiem nevalstiskām organizācijām partneriem sadarbojamies, ja mēs, teiksim, viņiem ir vēlme mūs kaut kur iesaistīt, tad mēs to zinām. Ja ne, tad, diemžēl, arī mēs to nezinām. Mums īstenībā jāveic, es jau domāju, ka man bija slaids priekš tiem saviem satīgiem. Tā nepietiek. Bet vēlreiz, es vienīgais, ko tagad sapratu beigās, ka kontaktpunkts var palīdzēt ar kaut kādām vadlīnijām, bet principā to, ko, kam, kāpēc izlēmt tur Briselē, un tur tāpat laikā iespējams, kas man vienmēr patīk, varbūt skatīties drīzāk, kas varbūt vispārējiem Eiropas lielajām virzieniem un varbūt pēc kas būs Spānijā aktuāli. Es piemēram pēc, varbūt, ka tiešām mums tās problēmas varbūt pat dažkārt nav tik specifiskas, bet viņas vairāk ir tur, bet savukārt, līdz ar to, ja tu gribi dabūt projektu, lai vairāk piemērojies. Tā gluži nav. Nevis tā Latvijas īpašai specifikai, bet tā gluži nav. Viņi saprot, viņi jūs klausīt. Tad jau nebūtu tik dažādu projektu iespējami, jo, ja būtu jāpiemērojās, mums jāpiemērojams Francijai, kurai ir noteikti kvota uzņēmumos 40% mazāk pārstāvētiem dzimumam, tad, teiksim, mēs, kuriem šāda kvota, es domāju, ka mēs nenoteiksim, jo mūsu pozīcija ir tāda Latvijas pozīcija, ka mēs par kvotas uzņēmumu valdēs vai padomēs neatbalstīt kā risinājumu dzimumu līdztiesības uzlabošanai uzņēmumos, piemēram, vai uzņēmējdarbībā.
Nu, tad jau, vai, piemēram, ja skatās Kipru, kurai vispār ir šie te rādītāji ļoti slikti attiecībā uz sieviešu un vīriešu pārstāvniecību uzņēmējdarbībā un iesaistīšanos, tad jau nevarētu vispār neko vērtēt un salīdzināt. Katrs ir noteikti kritēriji, kur arī ir aprakstīti šajos te vadlīnijās, ka kuram projektu iesniedzējiem ir obligāti un galvenais noteikums iepazīties, lai saprast vispār uz ko piesakās. Es gribēju norizmēt, ka mēs pirms šī sarunas uzsākšanas baidījāmies, ka vai stundu izvilksim. Šis ir viens no pirmajiem raidījumiem, kur mēs esam stundu jau pārtēpēji. Liels paldies visiem, kas skatījās, Twitterī sekoja, komentēja. Paldies!